Ieraksts, es taču ieslēdzu, jā. Ups, bet mums izskatās, ka ieraksta nebūs. Es te varētu šitos te zīmējumus, protams, jums saglabāt, nosūtīt, bet jā. Čuta es spiedu rekordu, bet viņš man neieslēdza. Jā. Nu, nekas, ja kas man ir arī veids ieraksts, kas bija pagājušajā gadā studentiem. Jo pa lielam uzdevums ir tas pats. Jā, tad otrais variants ar kurtuvi, jā, ar katlu telpu. Tad vēlreiz vienkārši ierakstam, precizēšu, tad ir nepieciešams parādīt schematiski, kur, kādus devējus un cik daudz ir nepieciešams uzlikt. Devējiem parādīt tehnisku, pēc tam var, nezinu, tabula vai kaut kā cita veida parādīt devējiem tehnisku specifikāciju viņam un pēc tam ekonomisku pamatojumu tātad savam risinājumam kopā ar tātad izmaksām. Un pēc tam arī sareicināt tātad, kādas būs tas gala izmaksas visam pasākumam. Tātad par PLC tātad vadību mēs neko šeit nerunājam, tad mums ir nepieciešams vienkārši aprakstīt darbības logiku, jo no darbības logikas ir atkarīgs no tā, kur un kādus devējus mēs liekam. Tātad šeit mums ir kas starpbunkuru kontrole, šneka ieslēgšana, atslēgšana, ja, tātad jeb materiāla padošana līdz kurtuvei, optimāla sadegšanas kontrole, ja, jo mums ir jānodrošina, lai būtu konkrētam, teiksim, kurināmam daudzumam gaisa daudzums, un tātad, lai tas notiek, mums ir nepieciešams tātad kontrolēt, kas mums no skursnī tad nāk ārā, ja, tad CO kontrole, lai būtu tā optimāla sadegšana. Bet jo PLC mums pasaka, vai mums ir nepieciešams vairāk vai mazāk enerģijas, ja, tātad vairāk vai mazāk viņš tad mums pasaka, jā. Un kurtuva, mēs pieņemam, ka tur mums temperatūra, ja tur līdz 1000 grādiem, tad mums lielāku temperatūru labāk nelikt, ilgāk kalpos. Tātad par otru variantu. Un par pirmo variantu, tā laikam šito man ir nepieciešams save. Var 2, un par pirmo variantu. Tā, tas bija Sun Horizon, kaut kur šeit man bija Sun Horizon. Tā, ko es te šodien. Jā, pirmais variants. Atkal ierakstam, ka mums ir uzpildes līnija, tātad mums te nāk pudeles pa konveru lente, tad pirmā soli ir nepieciešams pudeles uzpildīt. Kur mums ir uzpildes kopne, kur mums ir uzreiz, tad mēs varam 5 pudeles uzpildīt, ja, tātad tvertne, kur mēs tātad, ar ko mēs uzpildām. Šeit mums atrodas tas suknis, kas veidot spiedienu, lai mēs to varētu tā kā, ja, uzpildīt. Pie tam mums varētu atšķirties tas pudeles gan pēc tilpuma, gan pēc materiāla, tātad caurspīdīgas, necaurspīdīgas, tātad to jāparedz. Otrajā soli mums notiek aizkorķēšana, ja, tātad aizkorķēšana notiek pa vienam, un tad šeit arī kvalitātes kontroli nepieciešams nodrošināt, lai korķis vispār būtu, un lai viņš nebūtu tā kā šķībi uzlikts, ja, uzgriezt virsū. Un trešais solis tātad ir, pie tam šeit otra soli vēl, tā kā pēc uzpildes nepieciešams kontrolēt, lai katra pudele būtu nepieciešams tā kā daudzums, ja. Un trešais solis ir uzlīmēs, tātad, lai katra pudele būtu uzlikta uzlīme, lai uzlīme būtu arī tā kā pareizi uzlīmēta, nebūtu šķībi, ja, un tas arī tā kā ir brāķis. Vot tātad 3 soli, un katra soli kvalitātes kontrole, tad pirmais variants. Kaut kā tam. Un pie otra varianta, jā, vēlreiz tad pasvitrošu, mums jānodrošina
pret uguns aizsardzību. Ja? Ne tikai elektrīsko, bet arī mehānisko. Bet, nu labi, par mehānisko es jums pastāstīju, tātad jūsu uzdevumu būtu nodrošināt ar devējiem, tad jeb elektrīsko, tad, ja, pret uguns aizsardzību, bet arī jāpadomā, lai viņi būtu pietiekama līmenī. Jo, kā teicu, šeit ir automatiska, teiksim, katlu māja, te cilvēka nav, tāpēc, principā, ņemot vērā, ka šeit mums ir augsta temperatūra, viss degšana un tā tālāk, tomēr ir diezgan bīstama vieta. Tātad jānodrošina, lai šeit būtu tā kā pietiekama tātad pretuguns aizsardzība realizētā. Vot, kaut kā tā. Tad divi uzdevumi. Sākam no 5. decembra, ja, prezentēt savus mājas darbus. Nu, vot, ierakstam pateicu.